nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas sirds. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Šodien visā pasaulē svin dzīvnieku aizsardzības dienu. Dienu, kas atgādina, cik svarīgi ir mīlēt, aizsargāt un cienīt mūsu četrkājainos draugus. Protams, dzīvnieku draugiem katra diena ir svarīga kopā ar savu suni vai kaķi. Viņi ir neaizsargāti, nevar sevi aizstāvēt un nevar paši pateikt, kas sāp. Un tāpēc tiem blakus esam mēs, viņu cilvēki. Un šī diena pieder visiem, gan lieliem, gan maziem, gan tiem, kas atraduši savas mājas, gan tiem, kuri tās vēl tikai gaida. Tāpēc sabučojam savus mīlulīšus un pirms dodamies dzīvē darīt labus darbus, vispirms aicinām pavadīt šo pusstundu kopā ar brīvdienu raidījumu Ķepa uz sirds. Šodien raidījumā Ķepa uz sirds skatieties, vai mājdzīvnieka aizdomīgas nāves gadījumā būtu jāveic sekcija. Kā pareizi glaudīt svešu suni un kad to labāk nedarīt vispār. Ķepa uz sirds iesaistās mazais reportieris. Izmesta uz ielas un ilgstoši klaiņojusi, sunīte Lotte beidzot atrod savu ģimeni un īstās mājas. Diemžēl ikviena dzīvnieku saimnieka mūžā pienāk diena, kad mīlulis dodas aizsaulē. Ja mājdzīvnieks jau ilgstoši slimo, tad saimnieks apzinās, ka šis skumjais brīdis ir tuvu. Tomēr reizēm nelaime uzbrūk pēkšņi. Suns vai kaķis aiziet dažu vai pat vienas dienas laikā, un saimniekam paliek izmisuma pilns jautājums – kāpēc tā notika? Lai noskaidrotu īsto iemeslu, kas palīdzētu tālāk tiesvedībā, ir iespēja vērsties pie veterinārā patologanatoma, lai veiktu dzīvnieku autopsiju jeb sekciju. Pagājušajā sezonā baletdejotājs Raimonds Martinovs piekrita būt par krustēvu sunītei Čapai, un kopā ar Ķepu uz sirds mēģinājām viņai atrast jaunas mājas. Taču Čapa tā arī nesagaidīja savus nākamos saimniekus, jo nedēļas laikā pēkšņi nomira, būdama vēl dzīvnieku glābējas rokās. Čapas veselība pasliktinājusies pēkšņi. Pirmās pazīmes – neraksturīga suņa uzvedība. Pirmais, ko es pamanīju, ka viņa sāka čurāt iekšā telpā, ko parasti nedarīja, un ka urīns bija ļoti, ļoti spilgti oranžā krāsā, pārspīlēti oranži. Vēlāk arī tādā pašā oranžā krāsā palika arī izkārnījumi. Skaidrs bija tas, ka tas ir kaut kas ar aknām. Tika uzstākta ārstēšana, bet konkrēts diagnozes vēl nebija, jo tika noņemts analīzes un aizsūtītas uz laboratoriju. Bet, diemžēl, mēs nesagaidījām analīžu rezultātus, un Čapa vienkārši pa nakti vienā dienā nomira. Karīna nolēma sekcijā noskaidrot suņa nāves iemeslu, jo šķita aizdomīgi, ka pēkšņi Čapa varēja nomirt. Mēs pieļāvām jebko, ka viņa varbūt ir kaut ko apēdus, varbūt kāds ir pārmetis pār sētai, kaut kādu varbūt indi, kaut kādu žurku vai kaut gan teorētiski viņai nekur nekas tāds nav pieejams. Pasūtījums veikt sekciju dzīvniekam laboratorija saņem no 100 līdz 200 reižu gadā. Visbiežāk pārliecināties par dzīvnieka nāves iemeslu vēlas viņa saimnieki vai veterinārārsti. Atsevišķos gadījumos policijas pārstāvji, ja ir aizdomas par dzīvnieku vardarbīgu nāvi. Izmeklējumus, ko mēs veicam, mēs novērtējam audus sākumā makroskopiskie, un, ja nepieciešams, un bieži vien tas ir nepieciešams izmeklēt arī mikroskopiskiem, līdz ar to, lai sagatavot audus analīzei, mikroskopiskais analīzei ir nepieciešams diezgan tāds ilgs process, kamēr audus apstrādā, viņus sagriež ļoti plānāk nekā matu biezums. Tad ir
krāso, tad izmeklē, un tas process paņem laiku. Tomēr nereti gadās, ka saimnieki mīluļa nāvē vaino piemēram veterināro klīniku vai veterināru ārstu, vai arī dzīvnieka nāve ir bijusi tik pēkšņa un ātra, ka ir aizdomas, ka suni vai kaķi kāds ir apzināti saindējis. Vienīgā iespēja, lai tiesas priekšā pierādītu savas aizdomas, ir veikt dzīvnieka sekciju. Ja vien iespējams, mirušo dzīvnieku uz laboratoriju ir jāizved nekavējoties. Uzklapāt dzīvnieku līdzi ir nepieciešams leduskapja temperatūra, tas ir +4 grādos, +-1–2 grādi, un vislabāk nesasaldēt materiālu. Ja saimnieks tomēr nespēja uzreiz izlemt vai spērs šo soli, pasūtīt šo autopsiju, tad, protams, dzīvnieka mirstīgās atliekas jāuzglabās saldētavā. Bet šeit ir riski, ka ja ir nepieciešama papildu izmeklēšana, piemēram, histoloģiskā, molekulāra bioloģiskā, bakterioloģiskā nevienmēr, tas ir labs risinājums audus sasaldēt, jo tas var ietekmēt uz izmeklēšanas rezultātu beigās. Autopsijas slēdziens izdzēsis jebkādas Karīnas bažas, ka čapa nomirusi no nejaušas saindēšanās. Sekcijas slēdziens mums ir liesas sarkoma. Tātad tas ir ātri progresējošs audzējs un viss. Tā nav neviena vaina, ne ārstu, ne mūsu, ne viņai ir ar kaut ko saindēta, ne vēl kaut kas, tas vienkārši vecs suns. Un tā gadās vēzis kā jau vēzis, kā jau vienmēr. Dzīvnieku glābēji izprot, ka ne tikai finansiālais aspekts bieži vien aptur saimniekus veikt suņa vai kaķa sekciju. Galvenokārt tā ir apziņa, ka uzzinot nāves iemeslu, mīluli atdzīvināt jau neizdosies. Ja saimniekam ir vai nav aizdomas, jebkurā gadījumā ir vērtīgi uztaisīt šo te sekciju. Ja tā ir klīnikas nolaidība, ir pret ko vērsties. Ja tas ir uzzina, kad dzīvnieks ir, piemēram, indēts, tad taču arī var pievērst uzmanību, ar ko tiek barots, kurš dod to ēdienu, vai varbūt kādi kaimiņi met pār sētu vai kaut kādi nelabvēļi garām gājēji. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Pirms 6 gadiem Karīnai pēkšņi nācās atvadīties no savas mīlules bokseru sunītes. Toreiz saimniece no autopsijas atteicās, taču vēl šodien to nožēlo. Es to sāku nožēlot jau pēc mēneša 2, kad jau bija par vēlu. Es gribētu zināt, kas viņai bija. Vai tas bija, piemēram, ēdiena vaina, vai kaut kāds, vai tas bija vēzis, vai tās bija aknas nieres, vai tas bija... Man būtu ļoti interesanti. Es ļoti nožēloju, ka es neuztaisīju sekciju. Smukule Beta ir 2 gadus veca kaķenīte, kas apkārt lūko pēc sava ideālā saimnieka. Kādam jums jābūt? Mazliet pacietīgam, ļaujot Betai iedzīvoties jūs mājās. Maigam, jo Betai patīk glāsti un mīļošanās, lai gan pati viņa to nepieprasīs. Jautram, jo Betai patīk dzanāt bumbiņas un arī ķert spēļu pelītes. Un vēl, jūsu sirdī jāpiedara tikai Betai, jo redzot, ka uzmanība tiek pievērsta citiem kaķiem, kaķīte apvainojas un cilvēkus ignorē. Piemērota dzīvē dzīvoklī bez citiem mājdzīvniekiem kā savu saimnieku princese. Šodien Ķepa uz sirds aizsāk jaunu sižetu sēriju – Mazais reportieris. Projekta mērķis ir iemācīt bērniem izprast un pareizi izturēties pret dzīvniekiem. Jā, arī parādīt lielo atbildību, kas nāk līdzi jebkurai bērna iegribai paņemt mājās kādu dzīvo radību. Iepazīstamies ar Merielu, kurai šodien ir pirmā diena mazā reportiera lomā. Meriela ir Latvijā unikāla vārda nesātāja, viņai ir 10 gadu un viņa mācās 4. klasē. Ģimenē jau ir sunīte Rokela un kaķi Persika un Bruno. Meitene atzīst, ka sapņo arī par kādu eksotisku dzīvnieku, piemēram, čūsku.
Vai tev vairāk interesē tēmas par suņiem vai par kaķiem? Par kaķiem. Bet šodien tev būs uzdevums par suņiem. Okay. Vai tu esi satikusi bieži suņus, kurus tu esi gribējis paglaudīt, un tu to dari, ja tu prasi saimniekiem atļauju? Es prasu saimniekam atļauju. Jā, man bail, ka viņš varētu iekost. Doma trauma. Vai tu zini, ka ir jāglauda suns pareizi? Jā, tikai es nezinu, kā būtu pareizi. To mēs šodien jautāsim suņu uzvedības ekspertam, un būs arī daži suņi, kurus tev vajadzēs pareizi glaudīt. Nu, vai tu esi gatava sākt? Jā. Nu, tad uz priekšu. Dod 5. Suņa apmācības eksperte Līga Zvirgzdiņa Grebina skaidro, ka tā ir klasiska standarta situācija. Bērns ierauga suni un to grib paglaudīt. Vai visus suņus var glaudīt? Visus suņus pavisam noteikti nevar glaudīt, jo ne visi gribēs šo te glaudīšanu. Eksperte uzsver, ka sunim glaudīšana un mīļošana ir cilvēku iemācīta darbība. Tas, ka viņš ļauj to darīt saimniekam, nenozīmē, ka viņš to atļaus darīt svešiniekam. To vienmēr būs jāvēro suņa ķermeņa valoda un pirmkārt jāpajautās saimniekam atļauja, vai vispār drīkst konkrēto sunīti paglaudīt. Es drīkstu paglaudīt? Jā, noteikti. Jā, te mēs redzam, ka suns priecīgs ir, un redzi, viņš tev dod muguriņu un dupsīti, jā. Viņš tev uzreiz piebīdīja klāt dibentiņu klāt, tātad parādot, ka viņš ir pilnīgi mierā ar to, ka tu viņu jā. Tagad viņš tev iedeva sprandiņu. Jā, viņš šeit ļoti smuki var redzēt, ka suns pats parāda, ka viņš grib to mīļošanos un kurā vietā. Šim sunim glaudīšana patīk, bet tad Meriela satiek citu suni, un tam ir cita reakcija. Brīdī, kad Meriela saņem atļauju suni paglaudīt un viņam pietuvojas, suns mazliet pabēg. Tas nozīmē to, ka viņš pieskārienam nav gatavs. Šo suni labāk glaudīt nevajag. Kad var zināt, kad var glaudīt suni? Jā, tātad tu 100% zini, ka tu vari glaudīt suni tad, ja suns ir pilnīgi tāds atbrīvots, viņš neskatās tev sasprindzis virsū, un viņš arī pats ar ķermenīti pagriežās, lai parādītu tev, ka viņš ir gatavs, ka tu viņam pieskaries. Suns var sūtīt arī pretējus signālus, kas tulkojumā no suņu ķermeņa valodas nozīmē netuvojies, nebūs labi. Tieši šo signālu saņēma Meriela. Sākumā viņa varētu mēģināt atkāpties, tad, ja tu turpinātu viņai bāzties virsū, viņa iespējams sāktu rūkt, tad, ja tu turpinātu bāzties virsū, viņa sāktu riet, un iespējams pēc tam tad nāktu tas skodiens. Tāpēc vienmēr tiešām ievērojam suņa atkāpšanos, jo tas ir gana jau nopietns tāds signāls, kas liecina nevajag. Merielai tuvojas 3. suns. Vai drīkst paglaudīt? Jā, arī mēģināt. Šis suns ir ļoti ieinteresēts, bet arī šādā situācijā ir jābūt uzmanīgai. Viņa ļoti ātri kustējās, jā. Tur nebija mierīga komunikācija, nebija tā, ka viņa mierīgi pie tevis pienāca, vai ne, tur griezās, rādīja, kur viņa it kā rādīja tev visu, kur viņa ir gatava, ka tu viņai pieskaries, bet tas viss notika ļoti strauji, ātri, vai ne, viņa ik pa brīdim iesmilkstējās, austiņas vēl joprojām viņai ir pieglaustas, jā, kustējās visos virzienos, tas parāda, ka suns tomēr ir satraukts. Eksperte uzsver, ka tas bija pozitīvais satraukums, bet aiztikt svešu suni brīdī, kad viņš ir emociju pārpilns, nevajag. Ir jāpagaida, līdz viņš nomierinās. Eksperte ir pamanījusi, ka suņu glaudīšanu daudzi cilvēki veic nepareizi. Kā ir pareizi glaudīt suni? Jā, pavisam noteikti tātad mums nevajadzētu aiztikt galvu. Ir suņi, kuriem patīk, ka viņiem sprandiņu pakasa, jā. Galva noteikti, tieši galvas centrs noteikti nav tā vieta, kam mēs pieskaramies. Arī tuvojoties sunim ir jāzina daži aizliegumi. Nedrīkst tuvoties frontāli un nedrīkst tuvoties ātri. Nedrīkst tiešā veidā liekties virsū sunim no augšpuses tieši galvas virzienā un skatīties acīs. Vienmēr būtu labi pagriezties ar sānu, pietupties, ja suns ir vidējs vai maza auguma, var palikt stāvus, ja suns ir liela auguma, nu tā tad izmēra suns, un vienkārši pagaidīt, lai suns pats pienāk klāt. Jo tad, ja suns pats pienāk klāt, viņš parāda, ka viņš grib iziet uz komunikāciju, ja suns pats nepienāks klāt, tad viņš nemaz negrib iznākt uz komunikāciju ar mums cilvēkiem. Arī kārumu drīkst dot tikai ar saimnieka atļauju. Vai drīkst pacienāt sunīti ar kārumu? Jā, var iedot.
pavisam noteikti pareizi bija, ka tu pajautāji, vai drīkst iedot kārumiņu. Labākais variants ir tiešām arī paņemt no paša saimnieka to kārumu, lai nav tā, ka mēs iedodam kaut ko, ko suns nedrīkstēs. Arī kārumu pasniegšanā ir savas nianses. Pareizi ir to dot atvērtā plaukstā un pagaidīt, līdz suns nomierinās. Tad, kad mēs dodam kārumiņu, jā, mēs varam sagaidīt, lai suns pirmkārt ir nomierinājies, un otrkārt šādi te mierīgi iedodam, lai nav tā, ka es dodu caur pirkstiem, un tad suns ņemot iekožās tajos pirkstos. Nu, kā tev patika šodienas reportāža? Man ļoti patika. Man ļoti patika šī diena, jo es uzzināju daudz ko jaunu. Ko tu uzzināji? Es uzzināju visu kaut ko par suņiem, kā viņus pareizi glaudīt, katram sunim kāds viņam, piemēram, tur gardums garšo, kur viņam var glaudīt, kur viņam nevar. Man bija jauns tas, jo es nezināju, ka nedrīkst glaudīt viņam galvu, un es nezināju, kā viņš reaģē vienmēr tā kā uz katru lietu. Tad par ko tu gribētu nākamo reportāžu? Es gribētu par kaut kādiem eksotiskiem dzīvniekiem, kurus es nekad savā mūžā neesmu vēl redzējusi. Tu esi gatava doties pie čūskām? Jā. Nebaidies, tu esi priekš viņa kociņš, jo viņam nav rociņu kājiņu, jā, es to teicu, jā, un tad attiecīgi viņš pie tevīm pieturās. Raidījuma turpinājumā skatieties. Izmesta uz ielas un ilgstoši klaiņojusi. Sunīte Lotte beidzot atrod savu ģimeni un īstās mājas. Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas sirds. Hei, hei! Ķepa uz sirds skatītāju konkurss turpinās arī jaunajā rudens sezonā. Ķeriet kadrus ar saviem mīlulīšiem, iemūžiniet viņu nedarbus, trikus, smieklīgās pozas un arī neparastās izdarības. Filmējiet un sūtiet mums. Ķepa uz sirds mājaslapā atradīsiet instrukciju, kā augšu pielādēt savu video. Tie video, ko esat sūtījuši mums jau iepriekš, arī vasarā, nekur nav pazuduši. Mēs tos esam apkopojuši un rādīsim arī rudenī. Tur man vingrotāju komanda. Jelīga kā vecos laikos, kā mazs bērniņš, kur mēģina kaut kur uzkāpt aizvien augstāk. Sīkais, kurš parasti visur kāp, kur sēž lejā un neko nedara. Un baidās, ko? Mikiņ, kas ir? Pasties, kur Elija augšā dzīvo, redzi? We are the champions, my friends. We keep on fighting till the end. We are the champions. Filmē, sūti mums un padari savu mīluli slavenu visā Latvijā un saņem lieliskas balvas no Ķepa uz sirds.
Kopš pusauģu gadiem Agneses sapnis bija par Cane Corso suni. Kad nodibinājusi savu ģimeni un piedzimusi meitiņa Nikola, abi ar vīru bijuši vienisprātis, ka pienācis laiks sunim. Tajā brīdī vīrs nostādīts fakta priekšā. Suns būs tikai un vienīgi Cane Corso. Kad Brabusam apritējuši 6 gadi, viņam pievienojusies suņu meitene Lotte, par kuru tad šodien arī ir mūsu laimīgais stāsts. Agnese uzskata, ka bērnam ģimenē noteikti ir jāaug kopā ar dzīvniekiem. Viņa labi atceras, ka sākumā 1,5 gadu vecā Nikola bijusi greizsirdīga uz Brabusu, jo vecāku uzmanība nav bijusi pievērsta tikai viņai vien. Man ir ļoti svarīgi, lai bērns iemācās empātiju, rūpes un mīlestību pret kādu citu. It sevišķi, kad bērns tomēr, ja viņš aug viens pats ģimenē, lai attīstās tā sajūta, ka mēs rūpējamies par citiem, ne tikai par sevi, un ka tās vēlmes netiek izdabāts tikai man. Bet, piemēram, tagad šajā dotajā mirklī sunim ir jāaiziet pastaigāties, un mēs to darīsim vai nu kopā, vai nu pasēdi tad ar tēti mājās pagaidi, bet ka tu neesi vienīgais šeit. Brabusa saimnieki šad tad pārrunājuši, ka varbūt mājās ir jāienāk vēl vienam sunim. Turklāt Agneses novērojumi stiprinājuši pārliecību, ka arī sunim ir nepieciešama savējo kompānija. Cik es esmu novērojusi citās suņu attiecībās, visiem, kam ir tas otrs pārīts, viņi izskatās krietni tādi laimīgāki, dzīvespriecīgāki, veselīgāki emocionālā ziņā. Man šī šķirne noteikti asociējās tikai un vienīgi ar labu ģimenes draugu, sabiedroto. Pret bērnu viņš ir kolosāls, sargs, tas gan ar to ir jārēķinās, kad Cane Corso tiek iegādāts. Ļoti, ļoti spēcīgs instinkts ir sargāt, bet kā ģimenes loceklis fantastisks. To, ka mājās ienākusi Lotte, Agnese sauc par īstu Ziemassvētku brīnumu. Suņuku viņa pamanījusi dzīvnieku patvērsmes sociālo tīklu profilā. Viņa mums atnāca kā tāda Ziemassvētku dāvaniņa. Mēs ieraudzījām patversmē Ulubelē, ka šis mazais ir klaiņojis apkārt pa meža parku, izkāmējis. Ļoti skumjā stāvoklī un parādot vīram arī šo bildi, mums abiem diviem bija skaidrs, ka viņa visticamāk būs mūsējā. Klikšķis jau tā kā bišķiņ jau bija arī bildē, jo tās acis bija šausmīgi līdzīgas lielās suņa acīm, un tad likās, ka tas ir savējais. Bet aizbraucot uz patversmi, patversmes darbiniece viņa izved ārā, un viņa uzreiz pieskrēja man pie kājām, un es uzreiz sāku raudāt, jo es nespēju noticēt, ka tik mazu suni, mazu kucēnu var izmest ārā uz ielas. Jā, ejam, nebaidies, cālīti. Lotte bija atrasta klaiņojama meža parkā. Turklāt patvērsmes darbinieki sākumā domājuši, ka varbūt suņuks tik tiešām ir noklīdis un saimnieki viņu meklēs. Mazā sunīte klaiņojot bija tik novārgusi, ka vēl pēc patvērsmē pavadītā mēneša nebija līdz galam atkopusies. Viņa bija vienkārši eksistējusi. Un tādu kaulu kambrīti, kad tev pieved, un tu zini, ka īstenībā suns ir tāda normāla izmēra, paēdis kārtīgs, un tu ieraugi kaut ko tādu. Ļoti sāpēja sirds, tiešām. Lotte nāk. Nāc. Brabus nāk. Maleči. Agnesei šķiet, ka visticamāk Lotte ir bezatbildīga pavairotāju upuris, kam suņuks brāķis izrādījies nevajadzīgs. Ņemot suni no patvērsmes, mēs necerējām dabūt korsi par lētāku naudu. Mēs vienkārši viņu ieraudzījām, mēs sapratām to, ka ir visticamāk mūsējā. Manuprāt, galva ir palikusi robustā galva noteikti no Cane Corso. Ausis, aste, ķēpas, viss ir, un arī tas baltais mazais plankumiņš, varētu tā teikt. Auguma ziņā jāņem, protams, ir arī vērā tas, ka viņa ir meitene. Viņa ir mazāka nekā puiši. Pirmajā laikā jaunajās mājās Lotte visvairāk uzticējusies lielajam brālim Brabusam.
Agnese uzskata, ka tieši otra suņa klātbūtne palīdzējusi Lotei jaunajos apstākļos iedzīvoties ātri. Lielākais atbalsts bija lielais puika, jo katru reizi, kad mēs gājām ārā staigāties, mēs ar viņiem abiem kopā gājām. Viņš gāja droši pa priekšu, un viņi lēnu garu viņam sekoja pa pēdām. Un viņi saprata, ka tur priekšā nav nekas drausmīgs. Un katru reizi, kad mēs gājām gar kādu sētu, suns uzrei, viņa piespiežās pie viņa. Viņa uzreiz viņam blakus, ok, te viss ir kārtībā, tad mēs varam iet. Pamazām sunīti sapratusi, ka jaunajās mājās viņi ir uz palikšanu un nav jābaidās atkal palikt vienai. No darba un no skolas ikreiz savus saimniekus abi suņi sagaida ar sajūsmu. Savukārt saimnieki pēc grūtas darba dienas nereti mierinājumu iet gūt tieši pie Lotes vai Brabusa. Agnese pamanījusi, ka arī mazā Nikola bēdas iet sūdzēt tieši suņiem. Tad, kad tu esi sastrīdējies un tu domā, oj, viņš ir tik slikts, mamma un tētis, oj, es nekad ar viņiem vairs nerunāšu, bet sunīts tev vienmēr uzklausīs un nekad nebūs tāds brīdis, kad tu viņu ienīdīs. Ja cilvēks krāc, tas ļoti kaitina, bet ja suņi krāca, tas uzreiz rada tādu siltu māju sajūtu. Man tas ir uzreiz liels prieks dzirdēt, ka lejā ziemas vakaros abi divi šņāc un es varu mierīgi aiziet gulēt. Brabus, suns, kas ņemts no audzētavas, ir pārliecināts mazais karalītis. Lote, mierīgs rāms suns, kurš vairāk par visu pasaulē baidās palikt viens. Katra suņa dzīves pieredze spilgti izpaužas abu raksturos. Viņš jūtas droši pats savā ķermenī par to, kur viņš atrodas, par to, kāds viņš ir. Viņa, es teiktu tā, ņemot vērā, ka viņa ir klaiņojusi un bijusi viena pati, viņa visu laiku meklē kādu, pie kā būt blakus, lai nepazaudētu to savu vietu, lai nepaliktu atkal pamesta. Pateicoties Lotei, Brabus, kurš pirms tam bija nedaudz no dzīves noguris kungs, tagad atgūst dzīves prieku. Savukārt Agnese ar vīru nesen pārunājuši, kā gan agrāk varēja dzīvot, ka nebija Lotes, jo divi suņi mājās nozīmē divreiz vairāk sirds siltuma un mīlestības. It kā ir forši ar to vienu suni, bet tagad, kad viņi ir tandēms, ir pavisam cita enerģija mājās. Ir pavisam cita dzīvošana, kad viņi ir. Tāpēc viņa ir tik ļoti mierīga, viņa ir tāda nosvērta, viņa nav satraukta varbūt. Jā, viņai viss ir kārtībā, jo viņa ir savās mājās. Tas arī šajā nedēļā ir viss. Rakstiet mums un stāstiet savus stāstus. Un atgādinām, ka ķepa uz sirds katru svētdienu varat dzirdēt arī radio. Ekspertu padome, aktuāla informācija un tikšanās ar īstiem dzīvnieku draugiem. Klausieties ķepa uz sirds katru svētdienu 11 no rīta Latvijas Radio 2. Agrāk no tavas patiesības šķirts. Suņi uzbrūk kamerai. Tā kā, es nemāku. Man nav tā īsti tā pieredze pašai, bet es... Būtu labi, ka šito kāds filmēt. Nē, šitā mums nav bijis. Jāsadosies bez vārdiem un bez solījumiem.